Labrīt, vēlreiz. Es domāju, ka mēs varam sākt. Tad šodien tēma par bolu. Tā, es pieļauju, ka man redz un dzird. Jā, nedaudz par BIM Solutions. Tad ko mēs darām? Mūsu primārais darbības sfēra ir programmatūra, piedāvāšana, izplatīšanā visām būvniecībā iesaistītajām pusēm, inženieriem, arhitektiem, būvniekiem un tā tālāk. Otra darbības sfēra mums ir dažādu sagatavošanu, algoritmu izstrāde, kas palīdz būvniecībā iesaistītajiem automatizēt viņu darbu. Vēl viena darbības sfēra ir BIM apmācības. Tad mums ir atsevišķa sadaļa BIM meistarklases, kur nozares profesionāļi māca visdažādākās ar BIM saistītās tēmas. Un pēdējais mums ir, kur mēs Labdien! Mani sauc Mikus Cīrulis, tie, kas nav redzējuši, dzirdējuši, un šodien pastāstīšu par Tekla pieredzi projektējot transporta būves. Nedaudz gan vairāk būs tiltu pusi, bet jā, tā tad Tekla structures un kā tas viss notiek. Īsam ievadam par to, ko šodien stāstīšu. Tas būs vairāk par pieredzi, vairāk vai mazāk pēdējos 2 gados. Atskatīšos programmas, projektus, kur pielietotu Tekla. Pastāstīšu par teiksim, programmatūras apguves galvenajiem soļiem. Un tālāk jau virspusē pastāstīšu par biežāk pielietotajiem modelēšanas rīkiem, kā arī pāris vārdus veltīšu, kā tad tā visa 3D ģeometrija, kā tad tā nonāk uz rasējumiem, kā arī cita informācija, kā no modeļa tiek izvilkta. Jā, tātad tie bija šie 5 soļi. Par pieredzi tātad gājām pakāpeniski un 2 gadu laikā sākām ar vienkāršām lineārām būvēm. Uz ekrāna redzams kaķīšu dzirnavas tiltiņš jeb caurtaka ar atbalstsienām, tātad taisnas formas ģeometrija. Attiecīgi tad tālāk ir Rikas upes caurtaka, kas ir uz P45 autoceļa, kas ir nākamā grūtības pakāpe šeit tad ir, kad ir tas konkrētais elements, jeb caurtaka ar nedaudz liektas formas ģeometriju. Un tad tālāk jau pie mazliet aktuālākiem autoceļu objektiem, jeb tilts pāri Imulas upei, kas atrodas uz P121 autoceļu. Un visbeidzot, tad mūsu pēdējā gada, tā teikt, iesaiste ir bijusi Rail Baltica Salaspils apkopes punktos, kur tad arī 3 dažādas dzelzceļa tiltus esam projektējuši. Līdz ar, teiksim, attēlotajiem objektiem varbūt arī var saprast, kādi ir bijuši galvenie soļi programmatūras apgūšanā. Tad vispirms mēs esam iemācījušies gan uzmodelēt, tā teikt, taisnu konstrukciju, gan arī to attēlot rasējumos, tā skaitā stiegrojumu rasējumos vai citā detalizācijā. Attiecīgi nākamais solīts tad bija taisnu konstrukciju modelēšana, vai kas, teiksim, šajā gadījumā bija caurtaka ar nestandarta formas šķērsgriezumiem, un attiecīgi tad tās gan nostiegrošana, gan attēlošana uz rasējumiem. Turpinot, tad pārgājām uz jau tiešām reālu autoceļu tiltu projektēšanu, kur tilts ir pielāgots autoceļam, tā teikt, liektu konstrukciju modelēšana. Un visbeidzot pēdējais solījis, tad tam visam ir detaļu modelēšana iekš šīm liektajām konstrukcijām, kas tad, tā teikt, ļauj noslēgt to pilno ciklu, kas ir nepieciešams priekš būvprojekta izveides. Lai to visu sasniegtu, sākām ar Teklas modelēšanas rīku apguvi. Tātad sākotnēji tā ir vienkārši ģeometrijas izveide, tā var būt
taisna sija, liekta sija, nestandarta formas sija, nezinu, režģoks, pamatni, nu vienalga kas, pālis. Kad kopistiskā ģeometrija ir izveidota, nu tad, protams, nākamais solīts, teiksim, tērauda elementiem ir to savienojumi, tā teikt, enkurplākšņu vai enkurbultu skrūvu savienojumi, stinguma ribas un viss pārējais, kas tad nodrošina konstrukcijas praktisku izbūvu dabā. Un runājot par dzelzbetonu konstrukcijām, tad tā ir stiegrojuma modulēšana jau izveidotas ģeometrijas, jeb izveidota betona elementa. Runājot par modelēšanu, diezgan laicīgi, vismaz transporta būvēm pamanījām, kad teklas programmatūra ir ļoti smuki pielāgota tiltiem, atvainojos ēkām, bet, teiksim, tiltiem vienmēr gribējās kaut kā to visu procesu automatizēt, jau sākot ar taisniem elementiem. Un tad vienkāršotais variants ir teiksim, noteiktu elementu kopumu izveidošana komponentē, jeb tiem, kam ir pieredze ar AutoCAD strādāšanu, tad to varētu nosaukt par tādu pašu bloku izveidi ar kādu mainīgo parametru. Tātad objektu pielietošana komponentēs, un tad te mēs varam runāt, teiksim, par urpāļiem vai pāļiem kā tādiem, kur mums ir noteikti diametra cilindrisks elements, bet mēs gribam, lai viņam ir kaut kas mainīgs. Un, ja teiksim, vienkārši garuma mainīšana betona elementam, tā nav nekāda sarežģītība iekš teklas, tad, teiksim, ja mēs gribam kaut kādus montāžu gredzenus nolikt ar konkrētu intervālu vai vēl ko citu, tad tas pirmais, ko mēs sākām arī apgūt, ir, kā to visu apvienot un kā to visu automatizēt. Un ja varbūt viens tāds labs piemērs ir urpāļi, vēl arī labs piemērs ir, teiksim, atbalsts sienas. Šajā konkrētajā piemērā gan vēl runājam par taisniem objektiem, un tad, teiksim, to visu gan elementu izveidi, gan stiegrojuma pielāgošanu, soļus, tad te jūs redzat, arī ekrānā, tie ir pāris mainīgie parametri, kas ir diezgan vienkārši piešķirami, piesienami, teiksim, pie objekta sākuma un beigu punkta, un tad attiecīgi pārējo jau dara programmatūra. Pārējot uz aizraujošāko posmu, teiksim, liektām un mainīgām ģeometrijām, mēs izmantojām Grasshopper apakšprogrammatūru. Mēs izvēlējāmies šo, jo tas mums deva lielāku rīcības brīvību, noteiktas formas ģeometriju izveidē, kur galvenais process tomēr sastāv no definētiem šķērsgriezumiem, nav svarīgi konstanti vai mainīgi, tad tie seko pa noteiktu profilu, teiksim, ceļa asi, un tad sākuma un beigas tiek piegriezti atkarībā no nepieciešamās ģeometrijas. Attiecīgi arī tās detaļas, kas iet mums iekšā tajā visā ģeometrijā, tiek piesieti attiecīgajiem objektiem. Un tātad, tas Grasshopper posms pēc būtības sākums ir bildītei no kreisās uz labo. Tātad kreisajā pusē mums katrs no tiem blociņiem nodefinē kādu konkrētu funkciju. Un tad tā attiecīgā funkcija tiek sasiesta, teiksim, konkrēts noteiktas formas šķērsgriezums, tiek izvilkts par ceļu vai dzelzceļa asi, stiegrojums tiek piesiets konkrētam objektam, objekti tiek nogriezti, piegriezti, elementi ar noteiktas formas garumu tiek pieregulēti vai atstarpes starp tiem tiek saregulētas ar attiecīgo funkciju, bet tas, ko šis varbūt parāda, ir tas, ka šis gan ir viens no mūsu pirmajiem tiem pielietošanas mēģinājumiem,
bet tas, ka viņš parāda, ka tas zinekļu tīkls ar laiku var izaugt diezgan liels, un iespējams tādai vieglākai saprotamībai būtu to vieglāk dalīt, bet kopistiski tas nemaina to gala rezultātu, kad mēs gan varam izveidot ģeometriju, gan viņu piegriezt tādu, kādu mums viņu vajag, mēs viņai varam piesiet detaļas, un tad mēs viņu arī ienesam teklā, kas tad mums nodrošina to, kad mēs mūsu 3D modelī redzam to, ko mēs redzam. Turpinot par šo tēmu, kā piemēru gribētu minēt saspriegtā stiegrojuma izveidi, teiksim, kaut vai nedaudz liektas laiduma ģeometrijas, un iekš grāshopera tiek nodefinētas tad informācijas, teiksim, šķērsgriezums, kā arī attiecīgajās vietās spriegojuma kūļi, teiksim, kā piemērs, var tikt piesieti, attiecīgajās koordinātēs pret centra asi, vienalga pie kā, un tad kā tad mums viņi nostaigā. Šajā gadījumā, kas ir nepieciešams, tad, protams, ir tā inženiera informācija, jeb aprēķins, kad mums tad nepieciešams zināt, kur viņi ir, bet pārējie tie diezgan vienkārši pāris rīkiem, kā polilīnijas elementu objekti, tad arī tiek ienesti teklā, un tie arī veido to BIM modeļu informāciju. Turpinot par rasējumiem, tātad, ko līdz mēs esam izveidojuši šos 3D objektus, tā būvniecībai nepieciešamā informācija ir rasējumi. Secība, kurā mēs parasti ejam cauri, ir tātad vispirms mēs noformējam attiecīgo skatu, šajā gadījumā sānskats vai plāns, kuru tad mēs ieliekam nepieciešamajā mērogā. Mērogu koriģējot, izmēri mainās automātiski. Un tad attiecīgi mēs pieliekam vai izmēru ķēdes, vai anotācijas, vai kādu citu tekstu, kas var būt nepieciešami. Un visbeidzot arī tādas informācijas kā topogrāfiskā informācija, kas bieži vien ienāk 2D AutoCAD formātā. Tad arī to mēs varam mierīgi atspoguļot uz rasējuma, lai tad tas informācijas kopums, kas tad parādās uz tās papīra lapas, ir pilnīgs, nolasāms, un vieglāk izvērtējams. Turpinot par rasējumiem, varbūt pārējot nedaudz uz detaļām, te jau var sākt izmantot tos, teiksim, teklas rīkus, kas pātrina mūsu darbu. Šajā kontekstā es runāšu par templētiem, un viens piemērs mums ir balstu plāns, un gadījumā, kad mums ir vairāk kā 2 balsti, tad tas koordināšu skaists un saraksts, viņš ir diezgan paliels. Tātad ar to dzelteno līniju apvilktā tabuliņu, tā tad ir, teiksim, tā informācijas, vai tas ir tas informācijas kopums, kas tad ir piešķirts modelī, un kurš rasējumā parādās automātiski. Tātad, kā viens piemērs ir nospraušanas koordinātas. Protams, stiegrojuma rasējumam tie ir stiegrojuma apjomi, tātad, kad grafiski mums rasējums izskatās saprotams, tad arī to materiālu apjomu stiegrojumam, mēs vairs īsti neradām paši Excelītī, bet tas mums veidojās automātiski. Un līdzīgi arī ar tērauda apjomiem. Princips tas pats. Bet šajā kontekstā, gribētu runāt par templētiem vai šo, teiksim, tabulu veida bloku izveidi kā tādu, un kāpēc tas bija tāds būtisks solis vispār teklas programmatūras apgūšanai. Tātad rasējuma noformēšana vai informācijas izvilkšana kā tāda, sagatavas templēti, vienalga
kuru no tiem vārdiem mēs runājam. Sāksim ar pavisam vienkāršu templeitu, kas var būt rakstlaukums. Nu, tā rakstlaukuma izveide, iekš teiklas, nu, viņa ir diezgan vienkārša. Nu, mēs ieimportējam sev jau esošu rakstlaukumu, noformējam tekstu tādā fontā, kā mēs vēlamies, saliekam logo vai citu grafisku informāciju, kā vēlamies, un te mēs varam piešķirt, tā teikt, mainīgos lauciņus, kas šajā attēlā ir parādīti ar austīto līniju. Nu, tas var būt rasējuma nosaukums, tas var būt rasējuma numurs, un tas var būt vēl dejebkas cits, lapas numurs, kuru tad mēs varam manuāli iestatīt modelī vai rasējuma menedžerī, bet tas mums nodrošina to, ka attiecīgā informācija atspoguļojas rasējumā. Nu, tad, protams, runājot par vairāk būvniecībai nepieciešamo informāciju, kas ir tur darbu apjomi, stiegrojums, specifikācijas un tādas lietas, tas princips ir līdzīgs. Tātad apmēram tajā, tātad templates sastāv no 3 daļām. Mums ir tātad, nu, līdzīgi arī Microsoft Wordā ir headers. Tātad mums ir augšņi, kur mums ir nodefinēti, teiksim, aiļu nosaukumi. Tad mums ir pati tā galvenā daļa, kas šeit ir zilajā rāmītī, kur tad mēs attiecīgi izvēlamies, kādu mainīgo informāciju mums tabula nolasīs. Šajā gadījumā tas tur būs, teiksim, stiegru pozīcijas nosaukums, viņas garums, diametrs, citi parametri, iespējams arī stiegras formas kaut kāda bildīte. Nu, tad apakšējā sadaļā ir kaut kāds kopsavilkums, kas tad vienkārši saskaita to visu kopā. Un tās tabuliņas, kas bija iepriekšējā slaidā, tad viņa principā arī sastāv no šādas vienkāršas tabulas, bet vienkāršas, bet tajā pašā laikā ļoti izpalīdzīgas, jo vairs jau teiksim, to stiegrojumu kilogramus, viņus nav nepieciešams skaitīt, bet ir nepieciešams identificēt, kamēr viņi parādās rasējumā, tikmēr viņi arī parādās tabulā. Pie kā tas viss noved? Lai izveidotu izprotamu modeli, lai no modeļa nāktu ārā sakarīgas tabulas, mēs nonākam pie modeļu organizēšanas. Un, lai modeli organizētu, es gribētu pielietot tādu vārdu kā elementu filtrēšana. Ja mēs runājam par ģeometriskiem objektiem, tad mēs izvēlamies katram objekta modelim, ko mēs izveidojam, piešķirt klasi. Un attiecīgi tad no tā sanāk, ka mēs, teiksim, grupējam viss, kas ir laiduma betons, tiem elementiem tiek piešķirts klase 1. Un tad, protams, tas sarakstīns ir tik garš, cik dažādi veidi objekti mums te modelī kopā ir. Šis ir diezgan būtiski, jo bez šī, teiksim, tas apjoms, ko mēs dabūnam ārā no tās programmatūras, viņš ir tik liels, ka viņš vienkārši nav saprotams. Respektīvi, datu apjoms ir pārāk milzīgs, lai no viņa vispār kaut ko saprotam izvilktu. Tad, kad mēs to visu esam kaut kā sev iekšēji nodefinējuši kaut cik saprotamā veidā, tad, teiksim, mums ir noteikts elementu skaits, teiksim, parapeti, un rekur arī mēs varam ļoti vienkārši izveidot mazu tabuliņu, kur mēs redzam gan betona apjomu šiem elementiem, gan to skaitu, virsmas laukumu, parametru skaits iekš teiklas ir pārāk liels, lai visu uzskaitītu. Un, protams, arī tas katram attiecīgajam pielietojumam var būt citādāks. Tam, kam šis ir tiešām parocīgs, projektējot, teiksim, kaut vai tiltus,
ir tas, kad sāk atviegloties apjomu skaitīšana. Teiksim, mēs izveidojam tukšo, tā teikt, rasējumu, kur ir 3 kolonnas. Vienā kolonnā, teiksim, te pa kreisi ir betona elementi, augšā jūs redzat pāļus, tad tur ir izlīdzinošās kārtas, grežģogi, balsti, laidums, citi laiduma atribūti. Šeit ir dažāda veida tehniskie bloki dzelzceļa uzbēruma zonā, konusa uzbērumi, melnzeme uz konusa, rakšanas darba apjomi, aizbēruma darba apjomi, un tad visbeidzot arī citi elementi, teiksim, hermētiķis, enkurskrūves, deformāciju šuves, esam sākuši arī modelēt bitumena aizsardz pārklājumu abērtajām virsmām, jo iemodelēt to ir, tā teikt, vienkāršāk un vizuāli saprotamāk, lai nonāktu pie pārbaudāma gala apjoma rezultāta. Viena lieta, kam nepieskaros, bet ko minēju, kas ir ļoti parocīgi, it īpaši, ja ir vairāk kā viens balsts, ir balstu kontrolu punktu koordinātas, un, teiksim, gadījumā, kad ir, teiksim, taisnstūra veida režģoks vai pamatu pēda, lai mēs konkrēti dabūtu nepieciešamo informāciju, mēs izmantojam tātad mazus, negribās apvainot, bet tā teikt dumjos elementus, kurus mēs saliekam stūros. Mēs viņiem piešķiram klasi, kuru mēs zinām, kas rasējumos nebūs redzama. Tā skaitā mēs arī piešķiram viņiem to, ka eksportējot ārpus modeļu, viņi netiks eksportēti. Tas, kā mums palīdz šie elementi, ir, kad veidojot, teiksim, kopskatus, viņus var izveidot neredzamus, bet no viņiem var izvilkt koordinātas. Teiksim, mazs dumjais elements, kuram mēs izvelkam centra koordinātas, un tā arī mēs dabūnam, teiksim, balstu nospraušanas koordinātas. Attēlā ir doti x, y, jeb austrumi un ziemeļi, te, protams, varam pielikt klāt arī augstuma atzīmes, bet tas jau kā kurā projektā pēc nepieciešamības. Tas, ko šis ļauj izveidot priekš būvprojekta izstrādes, ir vienkārši plāna skats, kurā tad šie elementi nav redzami, bet, kur ir tilts ar 2 balstiem, bet, ir vienkārši saprotamas nospraušanas koordinātas balstu režģogu stūriem. Tas, kas ir svarīgais, ir tas, kad vai atvieglotais slinkuma dzīves princips ir tas, kad šīs koordinātas mums nav ne jākopē, ne jāizveido, bet tā anotācija ir vienkārši kā elementa anotācija, viņa vienkārši izvelk informāciju no elementa. Un tātad tie, kas vēl ir te, ceru, ka šodien pastāstīju kaut ko liederīgu un parādīju, kam tekle ir tiešām pielietojama, un tiešām atskatījos uz, tā teikt, pēdējiem 2 gadiem un praktisko pieredzi. Jā, jau ir vairāk, vismaz kā 4 tilti izstrādāti, un, protams, tā attīstība ir bijusi pakāpeniskā. Jā, 2+ gadi. Droši vien vēl pēc 2,5 gadiem būs vēl daudz ko stāstīt un jau daudz interesantākas lietas, ko rādīt, jo tad, kad iedziļinās tajā automatizācijas procesā un tad, kad viņu izkož, tad tas darbs patiek arvien patīkamāks un informācijas izvilkšana atvieglojās. Pastāstīju arī, kad liektām un netipisku vai nestandarta elementu modelēšanai mēs pielietojam Grasshopper programmatūru. Jā, priekšrocība droši vien pielietojot teklu ir tas, ka ģeometriskās formas, kas ir modelī, tās vairs rasējumos nav nepieciešams zīmēt, tās vienkārši parādās, un mēs tad tās apstrādājam ar anotāciju vai izmēru ķēdēm.
Informācija noteikšana, kā apjomi, kontrolpunkti, tad to arī iespējams automatizēt. Droši vien tas informācijas izvilkšanas apjoms ir tik dziļš, cik nepieciešams, un katrā konkrētajā situācijā tas var būt citādāks, bet tas viss modelī ir pieejams, ko līdz elements ir kārtīgi izmodelēts. Te, protams, svarīgi ir tas, kā mēs to modeli veidojam, jo kaut kādā brīdī informācijas apjoms modelī pārsniegs mums tādu viegli apstrādājumu informācijas apjomu, un tad, protams, svarīgi ir grupēšana. Un jā, droši vien tas kas, teiksim, visvairāk stimulē kaut ko jaunu apgūt, ir pasūtītāju prasības, un laikam ejot, ēkām tas jau bija kādu laiku atpakaļ, bet, teiksim, Rail Baltica projektā, tur jau vairs bez BIM modeļa diezgan augstā detalizācijas pakāpē, tātad stiegrojums, saspriegtais stiegrojums, ankuru skrūves, tam visam jābūt iesniegtam pasūtītājam BIM vidē, tad to visu arī palīdz nodrošināt modeļu izveidi teklā, bet, ja tā ir prasība, tad, protams, tam ir pievienots galā ekonomisks cipars, kas vienkārši stimulē to visu pasākumu apgūt, iemācīties, un tad attiecīgi iet uz priekšu. Tā, laiks laikam paskrēja diezgan ātri, vismaz man, un teikšu paldies. Paldies, Miki. Bija ļoti interesanti. Mēs paskatīsimies, vai mums ir jautājumi no publikas. Es domāju, ka bija interesanti ne tikai man, bet arī publikai, arī pēc dalībniekiem. Es redzu, ka neviens neatbira procesā, tikai palika vairāk. Laikam bija interesanti. Tā. Skatāmies jautājumus. Tā, Mika, vai tu redzi jautājumus? Varbūt tu pats arī vari. Tā, īsti ne. Labi, jautājums ir no Roberta. Tad paldies par prezentāciju. Jautājums, vai ir bijusi pieredze ar esošo konstrukciju atjaunošanas projektiem un punktu mākoņu savienošanu ar BIM modeli? Nav bijusi, un mēs par šo tēmu, tā skaitā Robertu arī iesaistot, bet mēs esam diskutējuši kādu laiku atpakaļ, un es varbūt apkopošu to manu, laikam, šī brīža viedokli, kas ir tāds, kad tātad esoša konstrukcija, mēs viņu varam noskanēt 3D mākonī. Problēma ir tāda, kad viņa iznāk pārāk liekta, lai viņu vienkārši attēlotu 3D vidē. Respektīvi, tas vairs nav vienkārši, teiksim, taisns elements ar šķērsgriezumu, bet laika gaitā tur sija savērpusies, un priekš modelēšanas tas nozīmē, ka viņu sāk palikt ļoti grūti uzmodelēt, jo tas ir vienkārši, tā ir nenoteiktas formas ģeometrija. Tas, cik es esmu savā prātā to pārdomājis, ir tā, kad es teiktu, kad, teiksim, detalizācijas pakāpe, ja BIM vārdiem runājot LOD pakāpe, viņa atsitās pret kaut kāda veida pielaidēm. Un es teiktu, ka pārbūves projektos būtu ļoti noderīgi nodefinēt to, ka, teiksim, pielaide esošas būves modelēšanai var būt, teiksim, šķērsgriezumā plus mīnus 20 mm, kas dzīvē ir gandrīz nekas, bet priekš modeļa tas nozīmē, kad esošu siju, kas tur ir savērpusies, nodeformējusies un vēl nesko izdarījusi, viņu var attēlot ar vienkāršu taisnu elementu ar konkrētu šķērsgriezumu tā vietā, lai fiziski izveidotu viņa modeli. Jo tas, kam mums ir tā nepieciešamība praksē, ir vienkārši noteikti apjomu, cik tam mums tur kubikmetru betona ir jādemontē. Un ja mēs piešķiram pielaidi, tad mēs atvieglojam modelēšanas procesu,
kas tad pēc tam atvieglo informācijas tātad izveidi un pēc tam arī izvilkšanas procesu. Bet paturpinot šo tēmu, ir vēl, labi, negribas pārāk daudz iedziļināties detaļās, bet man te kolēģi arī atnāca no viena no BIM Solution semināriem un teica, ka tur jau citas disciplīnas stāsta, ka viņas vienkārši apstaigā ēkas ar telefonu, un ir aplikācijas, kuras vienkārši izmantojot telefonu, tu iegūsti 3D modeli. Un aplikācijām profesionālā versija, respektīvi, versija, par kuru tu droši vien maksā tur 15,50 mēnesī, viņai ir papildu versija vienkāršot tā teikt noskonēto vai nofotografēto programmatūru. Līdz ar to, kad mēs runājam par pārbūvi vai rekonstrukciju vai uzlabošanu esošajām konstrukcijām, es teiktu, ka tas ceļš, kurš ejams būtu tāds, kad mēs savā ziņā vienkāršojam, jo tad, kad mēs vienkāršosim, tad arī to būs tiešām iespējams veikt 3D modelēšanas vidū un attiecīgi arī visu pārējo informāciju nāks no tām. Bet jā, punktu mākoņu savietošana, jā, tas droši vien saiet ar visu to. Pieredze nav bijusi, bet jā, es pastāstīju savu esošo viedokli. Varbūt tad risinājums vai, risinājums savā ziņā būtu tā paša punktu mākoņa konvertēšana, varbūt arī atskatīt par kaut kādu tekla itemu. Nevis tur siju vai kolonu, ja, bet tādu objektu, kas ar reāli dzīvē pietuvinātu ģeometriju. Arī, jā, tas pat ir droši vien viens no veidiem. Jā, vai ja mēs, vienkārši apmēram 3 mēnešus atpakaļ mēs runājam par to, kad, rekord mēs noskanējam, mēs iegūstam punktu mākoni. Un mēs tagad mēģinam to punktu mākoni, no tā punktu mākoņa izveidot, teiksim, esošā tilta ģeometriju un izveidot ģeometriju, kas saskana ar punktu mākoni, ir pārāk laikietilpīgs process. Un tad jautājums ir, es teiktu, ka ceļš ir nevis neveidot, bet atrast veidu, kā mēs izveidojam kaut ko, kas ir noderīgs būvniecībai, sapratnei un visam pārējiem. Un jā, tad viens variants ir, mēs palielinām, teiksim, tā teikt, neprecizitātes pielaidis mūsu modelim, respektīvi esošai ģeometrijai mēs sakam, labi, plus mīnus 2 centimetri, 3 vienalga kas, bet kamēr tas atspoguļo patieso, demontējamo darbu apjomu, tad tas ir noderīgs, vai arī, jā, ejam soli tālāk, un to virsmu vai ko, konvertējam, tad skatāmies, cik labi tas konvertējās un vai pārkonvertējies uz to, ko mēs gribam, bet, ja tas strādā, tad jau tas ir tas tā kā, jā, pavisam gala rezultāts, kad mums ir tiešām noskanētais objekts dabā un mēs ņemam ārā, ko mums nepieciešams. Jā, vēl viens jautājums no Andra. Drawingless tilts Latvijā, kad būs pirmais? Pirmais tilts bez rasējuma. Es pateikšu, ko man tikko vakar runāja ar igauņu kolēģiem, kuri izveidoja Rail Baltica projektam 3D tiltu būvniekam. Būvnieks pirmais, ko ienāca un pateica, nē, mēs te neko nesaprotam. Iedod mums 2D rasējums. Līdz ar to, atsaucoties uz šo informāciju, pirmais drawingless tilts Latvijā būs tad, kad būvnieki iemācīsies lietot BIM programmatūru. Ok. Jā, tā ir laba atbilde. Noveļam vainus citiem, tas vienmēr skan labāk nekā attaisnoties, kāpēc mēs to vēl nevaram. Nē, tas ir loģiski, ko tu saki. Vēl viens jautājums no Andra. Vai tiltu būvniecības kompānijā, ar šo pašu sasaucoties, vai tiltu būvniecības kompānijā Latvijā arī izmanto izstrādātos 3D modeļus? Un kāds ir tiltiem BK modeļa LOD pakāpe? Kāda ir nepieciešama LOD pakāpe tiltu modeļiem? Tā laikam sākšu ar LOD pakāpes nepieciešamību nodefinē pasūtītājs, jo tas visdrīzāk nodefinēs kaut kādu cenas apjomu, ko projektētājs pateiks par šo visu izpriecu, mēs paprasīsim tik.
par BIM droši vien grūti runāt, kamēr mēs nerunājam par LOD 300, kur vienkārši mums ir ģeometriskie objekti, kur mēs varam pagrozīt un paskatīt to tiltu. Rail Baltica projektam ir LOD 400 pakāpe, kur viss iegrojums, šuves, skrūves, viss iet iekšā. Man šobrīd, par cik nav tiešām vēl bijusi saskarsme ar būvnieku, kurš tiešām izmanto BIM modeļus, labi, nedaudz precizēšu. Man ir bijis gadījums, kur es būvniekam aizsūtīju taisnas, bet ar mainīgu augstumu atbalsta sienas bloka rasējumu. Pēc 4 mēnešiem es jau redzēju, ka viņš ir izbūvēts. Es aizsūtīju gan rasējumu, gan IFC modeli, un tad, kad braucu garām Zemitānu stacijai, tur tagad notiek perona atjaunošanas darbi. Pieņēmu to, ka par cik neviens jautājums nav saņemts, tad cerams darbiņš šoreiz bija padarīts. Tad jau redzēsim, jā. Bet jā, tāda tieša saskarsme un atgriezeniskā saite vienkārši nav vēl sanākusi, vismaz Latvijā, arī ārpus tās. Jā, tas process vēl tikai sākas. Tādu pirmo tiltu bez rasējuma gan jau mēs noteikti redzēsim. Ja pasaulē ir, tad kāpēc nebūtu arī Latvijā. Varbūt jautājums no manas puses, kā jūs šobrīd, cik daudz jūs izmantojat vēl tādu rasēšanu 2D AutoCAD vai kādā citā programmā, vai jūs visu darat tikai jau 3D un tad rasējumi ir kā produkts jau no 3D modeļa? Šobrīd, tā teikt, tas svaru kauss sāk pārsvērties par to, kad lielākā daļa tiek darīta 3D. Ir, teiksim, labi, lai uzsāktu 3D un kaut ko, kas nav kups vai aplīts, vai teiksim, tipiskās civilās būves, kur inženieris nodefinē laiduma šķērsgriezumu, tad tur tāpat ievads ir 2D, teiksim, ceļu daļas informācijas apstrādāšana un viss cits tāpat ir 2D, tur topogrāfiskās informācijas izpēte ir 2D, bet tā teikt, rasējumu sagatavošana nenotiek 2D, bet 2D pielietošana sākotnējā stadijā ir, pagaidām bez viņas nevar, jo uzzīmēt kaut vai to šķērsgriezumu un pielikt izmērus un ar kādu izrunāt, bez tā nevar. Un nav obligāti nepieciešams modelēt 3D, lai veiktu sākotnējo izrunāšanu. Līdz ar to, procentuāli es teiktu, ka mēs, teiksim, kopš janvāra no 50 uz 50 pakāpeniski sākam sarukt, vai tas kādreiz būs 100 par labu 3D. Es teiktu, ka nē, jo sākums 3D ir 2D. Līdz ar to es teiktu, ka droši vien pēc 2-3 gadiem es joprojām teikšu, ka mēs apmēram 10% izmantojam 2D parastās līnijas un skičveida programmatūras, AutoCAD vienalga ko. Jā. Okay. Un varbūt vēl pēdējais jautājums no manas puses. Vai jūs esat skatījušies kaut kādas iespējas savietot teklas modeli ar kaut kādām aprēķinu programmām, kurā jūs rēķināt, vai tie ir pilnībā 2 nesaistītas jomas, jūs sarēķināt un tad modelējat teklā ar roku? Ēkveida konstrukcijām ir sanācis papētīt idejā statika, kas strādā ļoti labi, vai pat savā ziņā tuvu sapnim. Es teiktu, tas ir tāpēc, kad tādus skrūveida savietojumus, ko līdz viņi ir uzmodelēti, viņi var automātiski tikt importēti idejā statikā. Slodzes piešķirtas, programmatūra parāda slodžu sadalījumu skrūvēs, kas cik ir noslogots, un paldies, un aprēķina darbs ar to arī ir beidzies. Tiltiem dēļ tās nestandarta ģeometrijas, nestandarta modelēšanas ir sanācis mazāk papētīt, bet tā 3D informācija, mēs izmantojam Midas Civil šobrīd aprēķinu programmatūru, viņa tāpat ir
eksportējam no vienas programmatūras, ieliekam otrā, kaut kādi papildus slodžu tipi nodefinējam un viss pārējais. Un šobrīd vienkārši pagaidām esam vēl pieturējušies pie tā, ko mēs zinām, kā darīt no 2D vides, bet jau ar to 3D priekšrocību, kad tā informācija var ienākt vienkārši, kā tā teikt, ģeometrija, nerunāšu par slodžu pielietošanu, slodžu kombinācijām, vēl elementu pārbaudēm, jā, bet esam tādā, es neteiktu pusceļā, es teiktu mazāk, 25% ceļā, ka tas 3D modelis mums palīdz pēc tam izveidot aprēķinu programmu vai aprēķinu modeli. Okay. Tā mums ir vēl viens jautājums. Šis vairāk kā komentārs no Aināra, no 2D neaizmuks neviens, bez tā nevar iztikt. 3D ir tikai palīgs 2D pasaulē un otrādāk. Viens bez otra nav spējīgs pagaidām pastāvēt. Droši vien tas ir tas, ko arī tu, Mik, teici. Jā. To gan būvnieks, vienkārši būvnieks vai būvdarba veicējs būvlaukumā pateiks, kamēr būvnieki nestaigās apkārt ar planšeti, tikmēr 2D, tikmēr gala produkts ir 2D. Jā. Es domāju, tur arī tas jautājums īstenībā ar divām daļām. Viens ir tas, ka mums ir 3D modelis, no kura mēs varam dabūt ārā 2D, jo 2D informācija dažkārt ir vienkāršāk uztverama un viņa ir vienkārši labāk uztverama nekā tas 3D modelis daudzos gadījumos. Jā, un otrs ir tas, kad mēs vienkārši strādājam 2D, kad mēs strādājam bez 3D modeļa. Mēs viņu zīmējam 2D. Tas ir tā kā. Bet tas ir droši vien pirmais solis, lai izzīmētu 3D. Jā. Ok. Tā, mums ir vēl jautājumi. Jā, Ainārs arī to saka, skēmas jau vispār tiek vislabāk uztvertas 2D. Tā. Vēl viens jautājums. Vai jūs arī dalat darba pienākumus cilvēku resursiem, specializējot darbības modelēšanas, rasējumu, aprēķini, vai arī viens cilvēks dara visu no A līdz Z? Īstenībā labs jautājums. Un līdz ar šiem Rail Baltica tiltiem ir šobrīd jau skaldās. Tātad aprēķini vismaz sākotnēji iet pa priekšu, to dara viens cilvēks. Tad tur ir tās 2D skices, kas tiek nodotas modelētājiem. Modelēšanu tad dara cits cilvēks. Un šobrīd mēs jau esam pakāpē, kad ir, tā teikt, ir atsevišķas darba pozīcijas. Ir modelēšana un rasējumi, tos vairs nedara viens cilvēks, it īpaši tādam tiltam, tur tie 20 plus rasējumi, vienkārši, lai pātrinātu darba veikšanas tempu, uz ko arī sākotnēji, kad visu darīja viens, diezgan smagi sanāca cīnīties, lai paspētu termiņos. Jā, tad šobrīd mēs to dalam un skaldam. Un viena no interesantākajām lietām, ko tuvākā nākotnē mēs apgūsim, bet ko jau sanācis pielietot, ir tas tekla model sharing, respektīvi, uz kompānijas servera tiek glabāts viens tekla modelis, teiksim, ir uzmodelēti pāļi, režģogi, balsti, tikmēr modelētājs strādā pie rasējumiem, atvainojos pie laiduma modelēšanas, kamēr tas vairs nav rasētājs, bet rasētāja izveidotājs. Viņš jau var smuki formēt augšā pamatu plānus, pāļu stiegrojumu, režģogu stiegrojumu. Attiecīgi šobrīd mēs esam arī, tā teikt, tas kauss sāk pārsvērties uz to, kad pienācīgi izmēri tiltam ir vienkārši liederīgi to visu dalīt. Jo citādāk nav iespējams paspēt izprojektēt kaut kādā sakarīgā termiņā. Jā. Ok. Tas arī laikam bija pēdējais jautājums. Paldies, Mik. Bija ļoti interesanti. Es domāju, arī publikai bija ļoti interesanti. Ja parādās kaut kādi jautājumi, vai mums, BIM Solutions, vai, ja gadījumā parādās jautājumi Mikam, tad, ja jūs zinat Mika kontaktus, tad kontaktējiet patiešo. Ja nē, tad rakstiet mums un mēs nodosim jautājumu Mikam.
Tad gribēju tikai vēl piebilst, ka ir joprojām pieejams Eiropas fondu atbalsts programmatūras iegādēji līdz pat 100%. Tāpēc ir tāda interese, lūdzu sazināties. Šeit ir manas kolēģis kontakti redzami. Rakstiet, zvaniet un atradīsim risinājumu. Paldies visiem un uz tikšanos nākošajos semināros. Paldies!